Vai ir svarīgi, kādā veidā mēs glabājam zobu pastu? Palielam, nē, galvenais, protams, pēc lietošanas aiztaisiet ciet vāciņu, jo savādāk izkaltīs tā zopas tieši tajā tūbiņas pašā galā, pa kuru viņi nāk ārā, un tad nebūs tik patīkami lietot. Drīzāk svarīgāk, manuprāt, ir problēma, tad, kad zopas paliek iekšā ļoti maz, viņi paliek grūtāk un grūtāk izspiest ārā. Tāpēc mums ir pieejami šādi te zopasts izspiedējs, viņu ieliek iekšā, un tad rekur izmantojot šo te rokturīti, viņu visu laiku var patstāvīgi ievilkt iekšā, lai tā zopasta sakrātos visu laiku augšgalā un viņi būtu vieglāk izspiest. Un kas ir forši šim te mūsu statīvam, viņš griežās tikai uz vienu pusi, kas nozīmē, ka viņi nevar netiešām pat vai ar spēku izrulēties apakaļ, un zopasta vienmēr būs šeit pašā galā, vienmēr būs viegli viņu dabūt. Protams, tad, kad jums ir jauna zopas stūbiņa, tad viņš nav vajadzīgs. Principā šo te var sākt izmantot, tā kā ir palikusi puse no zopas, tad viņš paliek riktīgi forša feature.